studenti, strādnieki, ofisu darbinieki. Viņi visi brauc uz dažādām Latvijas pilsētām ar autobusiem. Piemēram, daļa Jelgavas un Ogres iedzīvotāju strādā vai studē Rīgā, tāpēc regulāri izmanto autobusus. Viņi ir cilvēki, kuriem attālums nav traucēklis. Pasažieru ērtībai maršruts un pieturu nosaukumi tiek rādīti autobusa monitoros. Papildus autobusu monitoru ekrānos tiek translētas ziņas, paziņojumi par pasākumiem, vārdu dienu saraksts, izklaides un izglītojošie videoklipi. Mēs motivējam pasažierus turpināt lasīšanu mūsu ziņu portālā ekomedia.lv ar mobilo ierīču palīdzību. Jūsu reklāma kā spilgts videoklips piesaista pasažiera uzmanību. Iespējams, ka viņš tieši domā par to problēmu, kuru jūs variet palīdzēt atrisināt. Mums bija nedēļa ilga kampaņa ar 10 sekundžu rullīti, precīzāk ar tā kā afišas veidu rullīti, kas bija pielāgota ekrāna izmēriem. Šī reklāma bija tā kā tas pēdējais grūdienis vai pēdējais tāds dzinulis, lai cilvēki vēl, kuri nav pamanījuši, pamanītu. Noteikti mēs skatāmies arī turpmāku sadarbības veidu. Mūsu monitori ir izvietoti 100 autobusos, kuri gada laikā pārvadā vairāk kā 3 miljonus pasažieru. Vidēji mēneša laikā 250 000 pasažieru pārvietojas ar mūsu autobusiem starp vairāk kā 50 Latvijas pilsētām. Jūsu reklāma tiks pamanīta.